Ak, Dievs, ak, Dievs, ak, Dievs, ak, Dievs. Irānas visa politiskā un militārā vadība ir nogalināta vienā rītā. Pēc loģikas Irānai vajadzētu padoties. Tā valstis rīkojas pēc vadības likvidēšanas. Irāna izvēlējās apšaudīt ar raķetēm Bahreinu, Kuveitu, Kataru, AAE, Sauda Arābiju, Jordāniju un Izrēlu. Visas vienlaicīgi. 7 valstis. Un tās nav tikai ASV militārās bāzes. Irānas pašnāvnieku droni trāpa arī nejaušās civilajās teritorijās un ēkās Persijas līcī. Un, ja ar to vēl nepietiek, Irānas drošības spēki ir izvietoti Teherānā, lai šautu uz Irānas pilsoņiem, kuri ir izgājuši ielās, lai svinētu sava augstākā līdera nāvi. Galvenais jautājums tagad ir, ko patiesībā domā Irāna? Internets sadalījies 2 teorijās. Pirmā teorija ir tāda, ka visa Irānas komandas struktūra ir likvidēta. Neviens vairs faktiski nevada IRGK. Jūs redzat militāru mašīnu bez vadības, kas akli un panikā atbild ar visu, kas tai ir. Ievainots režīms, kas izmisīgi uzbruk pirms sabrukuma. Otrā teorija, kas jums jāuztrauc, ir, ka viss, ko Irāna šobrīd dara, uzbrukums 7 valstīs, civiliedzīvotāju mērķēšana, Hormuza šauruma slēgšana, notiek pēc plāna, pat ar mirušu augstāko līderi. Irāna savu reģionālo stratēģiju balstīja uz institūciju, nevis vienu cilvēku, un tā ir gatava šādam scenārijam. Šajā institūcijā kāds jau domā, kas sekos tālāk ne tikai Irānai, bet visam Persijas līcim. Persijas līcis pēdējos 50 gados ir bijis visvairāk apkarotā teritorija uz Zemes. Bet pirms mēs pie tā nonākam, jums jāzina, kāpēc Islāma revolucionārā gvarde atstāja Omānu neskartu. Omāna ģeogrāfiski ir tuvāk Irānai nekā vairākas skartās valstis. Omāna ilgi bija klusais starpnieks starp Teherānu un Vašingtonu. Vienīgā valsts, kurai abas uzticējās, lai apmainītos ziņām, kad nerunāja tieši. Tā bija starpnieks slepenajās sarunās, kas noveda pie 2015. gada kodolvienošanās. Tā ir palīdzējusi apmainīties ar ieslodzītajiem. Tā uzņēma netiešās sarunas visu pēdējo 12 dienu kara laikā, netiekot pakļaut uzbrukumiem. 27. februārī, dienu pirms triecieniem, Omānas ārlietu ministrs paziņoja, ka panākts izrāviens. Irāna piekritusi nekad neuzkrāt bagātināto urānu. Tā piekrita pilnai starptautiskās atomenerģijas aģentūras pārbaudei un neatgriezeniski samazināt urāna krājumus līdz minimumam. Šie bija piekāpieni, kurus Teherāna gadiem ilgi bija atteikusies veikt vairāku diplomātisko sarunu laikā. Nākamajā rītā 200 Izraēlas iznīcinātāji uzbruka 500 mērķiem Irānā. Irāna, neskatoties uz piekāpībām sarunās, tika bombardēta. Teherānai signāls no Vašingtonas un Telavivas bija skaidrs, vienošanās nav un tā nekad nebija paredzēta. Un, kad to pieņem, vairs nav nekā, kas atturētu. Tagad paskatieties, ko Irāna patiesībā nolēma uzbrukt. Irāna ar raķetēm uzbruka ASV jūras spēku 5. flotes štābam Bahreinā. Šis ir galvenais amerikāņu jūras spēku komandas centrs Persijas līcī un Indijas okeānā. Uzbrukt arī Al-Udeidas aviobāzei Katarā, Al-Dafras bāzei AAE un Ali Al-Salima bāzei Kuveitā. Viņi izmantoja lētos šahīda dronus, lai radītu nemierus, uzbrukot nejaušām civilajām teritorijām un dzīvojamām ēkām reģionā. Ja būtu jāizvēlas viena pilsēta tuvajos austrumos, kas simbolizē reģionu solījumu pasaulē, globālo biznesu un turīgu cilvēku dzīvi, Burž Khalifa, Palma Džumeira, luksusa viesnīcas ar $1000 par nakti un pasaulē noslogotākā startautiskā lidosta. Londonas baņķieri un amerikāņu finanšu vadītāji, kuri pārcēlās turp zemāku nodokļu un saules dēļ, tāds ir zīmols, ko Dubaja ir pusgadsimtu veidojusi un pārdevusi. Tāpēc Irāna uzbruka šeit, lai gan Dubajā nav ASV militāro bāzu vai mērķu. 28. februāra pēcpusdienā Irānas šahīda drons ietriecās viesnīcā Fairmont The Palm un aizdedzināja to. Burž Khalifa tika evakuēta, kamēr AAE pretgaisa aizsardzības steidzās pārtvert vairākus dronu viļņus. Dubajas lidosta tika slēgta. Al-Maktuma starptautiskā lidosta, kas sevi reklamēja kā pasaulē lielāko lidostu, uz nenoteiktu laiku apturēja visus lidojumus. Bahreinā šahīda drons trāpīja daudz dzīvokļu ēkas augšējos stāvos, apjūdzi no ASV jūras spēku bāzes. Abu Dabi, Pakistānas pilsonis, tika nogalināts ar šķembām no pārtvērtām raķetēm, kuru atlūzas bija izkaisītas pa Sadiatas salu, Halifa pilsētu un Muhameda bin Zaida pilsētu.
Dubajas lielākais murgs ir tas, ka tā vairs nav droša oāze nemierīgā reģionā. Saūda-Arābija publiski apstiprināja, ka ir devusi Irānai tiešu garantiju, ka neļaus izmantot savu teritoriju uzbrukumiem pret Teherānu, taču Irāna tomēr uzbruka Rijādai. Persijas līča monarhijām, kas redz dūmus virs Palm Džumeiras, vēstījums ir skaidrs. ASV drošības garantija tagad apdraud jūsu galvaspilsētu. Gribat debesu skrāpjus un atvērtas lidostas? Spiediet uz Vašingtonu, lai tā atkāpjas. Lai saprastu, kāpēc Irāna uzskata šo spiediena stratēģiju par efektīvu, vispirms jāzina vairāk par Persijas līča ekonomiku. Saskaņā ar EIA datiem, Saūda-Arābija caur Hormūza šaurumu eksportē ap 5,5 miljoniem barelu jēlnaftas dienā, jeb 38% no visa pārvadātā. Saūda-Arābija ir tā sauktā OPEC līdzsvarojošā ražotāja, valsts, kas pielāgo savu naftas ieguvi, lai stabilizētu pasaules naftas cenas. Kad Rijāda nolem sūknēt vairāk, cenas krītas, kad tā samazina ieguvi, cenas pieaug. Viss pasaules enerģijas tirgus atkarīgs no šī lēmuma. Kolbijs Konlijs no Energy Intelligence norāda, ka apmēram 70% OPEC plus rezerves jaudas, uz kuru krīzēs paļaujas pasaule, ir Persijas līča valstīs. Ja nepieciešams palielināt piedāvājumu, tas jādara šeit, kad kas noiet greizi. Ap to ir izveidota arī finanšu arhitektūra. Pēc 1973. gada Arābu naftas embargo ASV un Saūda-Arābija vienojās noteikt Saūda-Arābijas naftas cenu ASV dolāros. Naftas ieņēmumu pārpalikumu ieguldīja ASV valsts kases obligācijās, bet Vašingtona garantēja Saūda-Arābijas drošību. Šī darījuma slepenā versija kļuva zināma tikai 2016. gadā, kad Bloomberg pieprasīja informāciju Nacionālajā arhīvā. Šī vienošanās veicināja dolāra izmantošanu naftas tirdzniecībā un radīja stabilu pieprasījumu pēc ASV parāda vērtspapīriem. Mūsdienās aptuveni 80% no visiem pasaules naftas darījumiem joprojām tiek veikti ASV dolāros. Tad ir Katara. Katāra nodrošina gandrīz visu sašķidrināto dabasgāzi, kas caur Hormūza šaurumu veido apmēram 5. daļu pasaules SDG tirdzniecības. Pēc Krievijas atslēgšanas no Eiropas 2022. gadā Katara kļuva par pēdējo glābiņu enerģijas piegādē Eiropai. Vācija, Francija un Itālija arvien vairāk atkarīgas no Kataras SDG, kas šķērso šo šaurumu. AAE, Dubaja un Abu Dabi kopā veido reģiona finanšu centru. AAE ostās ik gada tiek apstrādātas tirdzniecības plūsmas virs $500 miljardiem, un tajā ir vairāk starptautisku uzņēmumu galveno biroju nekā jebkur citur ārpus Ņujorkas un Londonas. Dubaja jau gadu desmitiem sevi pozicionē kā neitrālu vietu, kur austrumi un rietumi var veikt darījumus nebaidoties no arestiem, kas ik gadu nes miljardiem dolāru. Tāpēc uzņēmumi izvieto reģionālos birojus tur, nevis Rijādā vai Kairā. Ja reģionālā nestabilitāte izjauc šo solījumu, uzņēmumi var mainīt lēmumus par galveno biroju izvietošanu. Irāna to zina un cenšas piespiest Vašingtonu rīkoties, kaitējot reģionālajai ekonomikai. Iepriekš līdzīga taktika jau bija efektīva. 1973. gada 19. oktobrī, 12 dienas pēc Ēģiptes un Sīrijas negaidītā uzbrukuma Izrēlai Jomkipura karā, Niksons kongresam pieprasīja $2,2 miljardus militārajai palīdzībai Izrēlai. Pēc šī pieprasījuma Saūda-Arābija un Arābu OPEC valstis izsludināja pilnīgu naftas embargo pret ASV. Naftas cena no $2,9 pirms embargo līdz 1974. gada janvārim pieauga līdz $11,65, gandrīz četrkāršojoties 4 mēnešos. Amerikāņi stāvēja garās rindās pēc benzīna, jo ASV pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara ieviesa degvielas normēšanu. Tika samazināti ātrumierobežojumi un degvielas uzpildes stacijām nedēļas vidū beidzās degviela. Vārds trūkums amerikāņu leksikā ienāca nepieredzēti, taču vēl smagākas bija ģeopolitiskās sekas. ASV sabiedrotie Eiropā un Japānā piegāžu krīzes dēļ sāka distancēties no Amerikas tuvo austrumu politikas, lai nekļūtu par mērķi. ASV valsts departamenta vēsture norāda, ka tas radīja plaisu NATO, jo Eiropas valdības norobežojās no Vašingtonas. Japāna, kas gandrīz visu naftu importēja no tuvajiem austrumiem, bija īpaši nedrošā situācijā. ASV sabiedrotajiem vēstījums bija vienkāršs. Stāviet līdzās Vašingtonai un zaudējiet energoresursus. Eiropas valdības un Japāna publiski attālinājās, kas Vašingtonai bija politiski pazemojoši. Niksons jau bija novājināts Watergates dēļ. Kissingers mēnešiem risināja sarunas par Izraēlas atkāpšanos no Sinai pussaules un Golānas augstienes. 1974. gada 18. janvārī Izraēla parakstīja atkāpšanās vienošanos. Martā Arābu naftas ministrijas izbeidza embargo. Naftas ražotāji izmantoja ekonomisku spiedienu, lai piespiestu ASV mainīt politiku militāra konflikta laikā, un tas bija efektīvi. Irāna nav tuvu šādam mērķim.
tai nav arābu pasaules atbalsta, un ASV tagad mazāk atkarīgi no Persijas līča naftas. Taču Irānai tas nav obligāti vajadzīgs. Irānai jāpadara karš tik dārgs Amerikas sabiedrotajiem, lai no Tokijas, Seulas, Ņūdeli un Briseles sāktu zvanīt uz Vašingtonu. Viņi prasa deeskalāciju, jo cieši ekonomikas zaudējumus. Šādu taktiku tagad izmanto Irāna. Lai saprastu, kāpēc ASV nevar ignorēt spiedienu, jāzina, cik tālu Vašingtona vēsturiski gājusi, lai nodrošinātu naftas plūsmu caur Persijas līci. 1984. gadā Irānas un Irākas karš ilga gandrīz 4 gadus. Abās puses sāka uzbrukumus naftas tankuģiem Persijas līcī, ko dēvē par tanku kuģu karu. Irāna uzbruka kuģiem, kas bija saistīti ar Irāku atbalstošām valstīm, tostarp Kuveitu. Kuveita draudu dēļ, ka Irāna var bloķēt naftas eksportu no līča, lūdza aizsardzību Padomju Savienībai un Amerikas Savienotajām valstīm. 1987. gada 24. jūlijā ASV jūras spēki sāka operāciju Ernest Will, uzliekot ASV karogus 11 Kuveitas naftas tankuģiem un eskortējot tos caur Persijas līci ar karkuģiem. Reģionā bija vairāk nekā 30 ASV karkuģu, kas bija lielākā jūras konvoja operācija kopš Otrā pasaules kara, ziņo War on the Rocks. Pirmajā misijā Bridžetona uzskrēja Irānas mīnai un uzņēma ūdeni. Vašingtona sūtīja papildus kuģus, bet Irāna turpināja uzbrukumus. ASV atbildēja, iznīcinot Irānas naftas platformas un nogremdējot karakuģus operācijā Praying Mantis. Beigās Irāna piekrita pamieram ar Irāku. 1990. gadā Sadams Huseins iebruka Kuveitā, apdraudot līča naftas ieguvi. Savienotās valstis nosūtīja gandrīz 700 000 karavīru uz nelielu līču valsti, ko vairums amerikāņu nezinātu kartē atrast. Patiesais drauds nebija vērsts pret Kuveitu, bet pret pašu līci, naftu un visu šo struktūru. ASV vairāk kārt un par lielu cenu pierādīja, ka līča naftas plūsma tām ir ļoti svarīga. Irāna šo vēsturi ļoti labi zina, un tā saprot, ka konfrontācijas izraisīšana līcī ir vienīgais sviras mehānisms, kas padara Vašingtonas atbildi dārgāku nekā karš, kur tā cenšas izcīnīt. Dažu stundu laikā pēc triecieniem pret Irānu, IRGC sāk raidīt brīdinājums VHF 16. kanālā, kas ir universālais jūras ārkārtas frekvenču kanāls, paziņojot kuģiem, ka pārvietošanās caur Hormuza šaurumu ir aizliegta. Vairākas naftas kompānijas un tirzniecības firmas nekavējoties apturēja piegādes. Hapag-Lloyd, viens no pasaulē lielākajiem konteineru pārvadātājiem, apturēja kuģošanu caur šaurumu līdz turpmākam paziņojumam. CMA CGM lika visiem kuģiem ceļā uz Persijas līci, nekavējoties meklēt patvērumu. 1. marta rītā tas jau bija realitāte, ne tikai brīdinājums. Naftas tankuģis Skylights ar Palau karogu tika trāpīts apmēram 5 jūras jūdzes no Omānas Musandams pussalas pie šauruma ieejas. Evakuēti visi 20 apkalpes locekļi, 4 ievainoti. Irānas pusoficiālā ziņu aģentūra MER vēlāk ziņoja, ka tankuģis grimst pēc bojājumiem. Uzbrukums vienam tankuģim neuzvarēs karu, bet tam arī nav jāuzvar. Jāpanāk, lai visi tankuģu kapteiņi un uzņēmumu riska vadītāji uzskatītu šo maršrutu par pārāk bīstamu, un tas jau notiek. Barclays analītiķi brīdināja, ka Brent jēlnaftas cena var sasniegt $1 par barelu. Goldman Sachs un JP Morgan modelēja pilnīgu blokādi ar naftas cenu. $120–130 par barelu, kas ir par 70% vairāk nekā piekdienas cena – $73. Roberts McNeilys, enerģētikas konsultants CNBC sacīja, ka ilga Hormuza šauruma slēgšana izraisīs globālu recesiju. Jūs varētu jautāt, kāpēc Irāna to nedarīja agrāk, bet tagad pēkšņi mainījās? Atbilde – šauruma slēgšana vienmēr bija pēdējais līdzeklis. Tā ir ekonomiskā kara kodolopcijas kārts, ko izmanto tikai, ja masīva ASV militārā atbilde jau sākusies un diplomātiski vairs nav ko zaudēt. Kā jau teicu, Savienotās valstis gandrīz neizjusta šauruma slēgšanas sekas. Saskaņā ar EIA datiem 2024. gadā ASV importēja aptuveni 0,5 miljonus barelu dienā no Persijas līča valstīm, kas ir aptuveni 2% no kopējā ASV naftas patēriņa. Vašingtona noteikti izturēs šādas traucējumus, bet Amerikas sabiedrotajiem situācija ir cita. 2024. gadā 84% no jēlnaftas, kas tika transportēta caur šaurumu, nonāca Āzāzijas tirgos. Ķīna, Indija, Japāna un Dienvidkoreja patērēja 69% no Hormuza šauruma jēlnaftas plūsmām. Japāna, kurai nav būtiskas vietējās naftas ieguves, aptuveni 80% no saviem jēlnaftas importiem iegūst caur šo šaurumu. Dienvidkoreja – 68%. Indija – 53%. Šīs nav valstis, kas izvēlējās šo karu. Japānai nav nekādu interešu ASV un Irānas konfliktā. Arī Dienvidkorejai šajā cīņā nav nekādu interešu. Un tomēr tieši viņi ir tie, kuriem draud iespēja palikt bez enerģijas piegādēm.
Japānas valdībai ir ap 180–200 dienas strateģiskās rezerves, līdz piegādes kļūst kritiskas. Dienvidkorejai līdzīgi. Kad rezerves izsīkst, valstis steidz meklēt citus piegādātājus, kas paaugstina cenas visā pasaulē. To nekavējoties izjūt gan Eiropa, gan citas naftas importētājas. Beigās telefona zvanu ķēde no Pekinas, Tokijas, Seulas un Ņūdeli sasniedz Vašingtonu. Atcerieties, 1973. gadā arābu naftas ražotāji neapturēja ASV no Izraēlas sabruņošanas, uzbrukot Amerikai tieši. Viņi padarīja karu dārgu ikvienam, kas saistīts ar Ameriku, līdz spiediens kļuva politiski nepanesams. Šo stratēģiju tagad mēģina atkārtot Irāna. Tuvojoties 28. februārim, Izraēlas izlūkdienests lēš, ka Irānai ir ap 2000 balistisko raķešu. Šis skaitlis patiesībā ir ievērojams, jo pēc pagājušā gada 12 dienu kara Irānas raķešu skaits bija samazinājies līdz aptuveni 1500, un tai bija tikai apmēram 100 darboties spējīgu mobilo palaišanas iekārtu, salīdzinot ar 480 palaišanas iekārtām pirms šī konflikta. Irāna 2025. gada otrajā pusē strauji atjaunoja spēkus. Ķīnas uzņēmumi caur čaulas firmām un kravas kuģiem uz Irānas ostām nosūtīja 2000 tonnas nātrija perhlorāta, apejot sankcijas. Pazemes raķešu pilsētas, pasargātas no gaisa triecieniem, turpināja ražošanu. 28. februārī Irāna ieguva atjaunotu arsenālu. Šīm raķetēm tagad ir skaitītas stundas. Operācijas episkais niknums mērķis ir atrast un iznīcināt tās pirms palaišanas, bet Irāna cenšas izmantot savu arsenālu, kamēr tas vēl ir pieejams. Irānas raķetēm nav jānodara lieli postījumi. Pēc pagājušā gada kara rietumiem un sabiedrotajiem trūkst pārtvērēju raķešu. ASV pagājušā gada jūnijā 12 dienās izšāva ap 150 TAAD pārtvērēju raķešu, liecina Strateģisko un starptautisko pētījumu centra dati. Katras izmaksas ir ap $10 miljoniem, un to ražošana prasa vairākus gadus. Militārā doktrīna nosaka, ka katrai ienākošai raķetei jāizšauj 2 vai 3 pārtvērēju raķetes, lai palielinātu iznīcināšanas iespējas. Ja Irāna palaiž 100 raķetes, vajag 200–300 pārtvērēju raķetes to apturēšanai. Atkārtojot to 3 vai 4 reizes, matemātika kļūst nepatīkama Dubajas, Rijādas un Telavivas aizstāvjiem. Šeit parādās Šahīda drons, kura cena ir ap $50,000, kas izklausās daudz, līdz saprot, ka pārtvērēju raķetes, lai apturētu vienu, maksā miljonus. Irānai nav jāpanāk, lai Šahīds iznīcinātu svarīgus mērķus, pietiek tos palaist viļņos, iztukšojot pārtvērēju raķešu krājumus, kas jau šajā konfliktā bija bīstami mazi. Līdz brīdim, kad ieradīsies īstās balistiskās raķetes, un tās vairs nevarēs apturēt. Redzot, ka Burž Khalifa stāv un domājot, ka Irāna ir atturīga, patiesībā Irāna gaida, kad aizsardzības spējas būs izsmeltas, lai varētu uzbrukt efektīvāk. Kas mūs noved pie pēdējā jautājuma un iespējams visnepatīkamākā? Kurš patiesībā šobrīd vada Irānu? Hamenejs ir miris. Nākamais aizvietotājs tika nogalināts tajā pašā triecienā ar savu znotu un vedeklu. IRGC komandieris, aizsardzības ministrs, štāba priekšnieks un nacionālās drošības sekretāri. Viņi visi ir miruši. Visa iecerētā pēctecības ķēde vienā naktī ir iznīcināta. Pagaida 3 cilvēku vadības padome pārņēmusi varu, līdz ekspertu asambleja izraudzīs jaunu augstāko līderi saskaņā ar Irānas konstitūciju. Irāna šajā padomē iecēla augsta ranga garīdznieku ajatolu Ali Reza Arafī, kā arī prezidentu Masudu Pezeškiānu un augstāko tiesnesi Golamu Hosānu Mosīni Edžai. Formāli konstitucionālā struktūra ir saglabāta, bet ajatolas Hameneja likvidēšana nenozīmē režīma maiņu. Augstākais līderis bija leģitimitātes avots, bet IRGC pats režīms. Tā ir vara, nauda, izlūkdienests, reģionālais vietniekspēku tīkls, institucionālā nepārtrauktība un tagad arī jauns komandieris. Irānas mediji ziņoja, ka brigādes ģenerālis Ahmads Vahīdī kļūst par jauno IRGC vadītāju, aizvietojot uzbrukumā nogalināto Mohammadu Pakpūru. Lai saprastu Irānas militāro rīcību, ir ļoti svarīgi zināt, kas ir Vahīdī. Viņš pievienojās IRGC 1979. gadā Islāma revolūcijas laikā. Viņš bija viens no institūcijas dibinātājiem un pirmais Kudzes spēku komandieris, Islāma revolūcijas sargu korpusa elitārajā vienībā, kas vada Irānas ārējo izlūkošanu un ārvalstu misijas. Kudzes spēki izveidoja Hezbollah Libānā, Hamas Gazā, hutiešu infrastruktūru Jemenā un Irākas šītu grupējumus. Vahīdī ne tikai vadīja vienību, bet arī no nulles izveidoja Irānas reģionālās stratēģijas arhitektūru. Viņa pēctecis šajā amatā bija Qasim Soleimani, kuru ASV nogalināja ar drona triecienu Bagdādē 2020. gada janvārī. Soleimani bija Vahīdī protežē. Ahmads Mugnija,
Hezbollah militārais komandieris nogalināts Damaskā 2008. gadā. Interpols kopš 2007. gada izdevis sarkano brīdinājumu Vahidi arestam saistībā ar 1994. gada Amijā sprādzienu Buenos Airesā, kur gāja bojā 85 un tika ievainot vairāk nekā 300 cilvēku. Argentīnas prokurori atzina, ka uzbrukumu pavēlēja Irānas augstākās amatpersonas. Vahidi iecelšana par aizsardzības ministru 2009. gadā izraisīja asu starptautisku reakciju. Kad 2011. gadā Bolīvija uzaicināja Vahidu uz ceremoniju, Argentīnas protesta dēļ Bolīvijas iekšlietu ministrs viņu dažu stundu laikā izraidīja un oficiāli atvainojās Buenos Airesai. Viņš ir ASV un ES sankciju subjekts un tiek uzskatīts par vienu no lojālākajiem Hamenei cilvēkiem Islāma revolūcijas sargu korpusā. Kad publiskā nesaskaņa starp prezidentu Ahmedinedžadu un Hamenei pārauga neglītā publiskā varas cīņā, Vahidi faktiski kalpoja kā augstākā līdera slepenais aģents valdības kabinetā, regulāri sniedzot Hamenei ziņojumus par haosu, kas paralizēja valdību. Pēc Soleimani nāves 2020. gadā Vahidi publiski pieprasīja atriebību, kas liktu amerikāņiem aizrieties. Pagājušajā gadā valsts televīzijā viņš teica: ja Izraela uzbruks Irānas kodolobjektiem, tai tiks smagi uzbrukts un iznīcināta. Šis cilvēks tagad vada Irānas spēcīgāko militāro institūciju, un viņam ir visi iemesli atriepties par līderi, kuram kalpoja visu pieaugušo dzīvi. Vēl satraucošāk ir tas, ka šobrīd nav deeskalācijas ceļa. Trumpa administrācija paziņojas, ka bombardēšana nepārtraukti turpināsies visu nedēļu. Islāma revolūcijas sargu korpus paziņojis, ka nav sarkano līniju un gatavo, kā tā teica, vismasīvāko un spēcīgāko uzbrukuma operāciju Irānas Islāma republikas vēsturē. Hormūza šaurumā grimst tankuģis. Lielākās kuģniecības kompānijas apturējušas tranzītu. Naftas tirgi brīvdienu dēļ vēl ir slēgti, bet atvērsies pirmdien. Omāna, vienīgā valsts ar slēpenu kanālu uz abām pusēm, pieprasījusi ārkārtas ANO drošības padomes sanāksmi, bet var tikai noskatīties, kā mēnešiem veidotais diplomātiskais izrāviens tiek iznīcināts diennakts laikā.